Viens žūrijas loceklis, Jānis Traukulis, otrs žūrijas loceklis un aiziet tur Dzirnaviņš un te jau Roberts Vīdols. Iegriež savu Subaru RA Imprezu. Turiet savus video kameras rokās fotografēt, tas ir kaut kas tātad Roberts Vīdols. Džeks, kurš izliekas kaut ko saprot no mašīnām, saturveidotājs, režisors, arī Koda Liepainieks 2013. gadā. Viens no flagmaņiem. Slozeklis un viņa Subars iegriežas, viņš atroda centru un aiziet, un tāpat arī šie Dula Jēkabpils puiši. Viens dedzina, otrs griež apkārt, Jānis Traukulis virpuļo. Un rīteņi sāk degt, redzami, Aigars izvēlās braukt pa trajektoriju, švitnāt uz rīti savu balonu, BMW tikmēr degt. Arturs savu pilnīgi uz vietas, pilnīgi nekustīgi iespējams gatavojās kaut kam lielākam, un to mēs redzēsim. Mums izstājas jau pašā sākumā. Un redzam, Arturs Šuvenovs tikmēr kurina kārtīgi. Arturs nav izdomājis, mēs klinti krūmos, deg riepas. Ļoti negaidīti notikumi, tātad kamēr Aigars skatās dzinēju problēmas, tikmēr Arturs mierīgi dedzina. Jā, tad dīzeļu dzinējs gana klus, gana mierīgs, redzam līgana gaita un varbūt pat ekonomisks sanāk šis brauciens. Nu, laikam klusāk visu un rājas nos galvenais, lai pusas viss šito tusiņi iztur un dzegos jau sev raksturīgā manierē un tur atkal visi krāsēm tikai citās krāsās silo krosā, iznāk ārā un tur nekas nenotiek laukuma kreisā pusē. Un tagad tikai sākās novēlot starts ar Sandpuriņu izpildījumā, bet Edgars Dzegos tikmēr te iekrāsojas visi pamatīgi zilās krāsās. Wow, kas tas ir pa tusiņu auto riepu izpildījumā, nu ko Dzegos uzšauj, bišķi popkorni izspūtējā un turpina saslēgt citus rokas. Protams, citu apgriezieni un arī citu dūmu amplitūda parādās, bet E46 tātad Sandim Puriņam arī kaut kas neiet, kaut kas nav, kaut kas raujās nost Dzegusam, tikmēr visi kārtībā. Jā, 5. BMW griežas, tur viss notiek. 4 dzinējs V8, ap 300 zirgspēkiem ir zem kapačam šim reibējam 5. sērijas BMW automobīlim. Un, diemžēl, jā, Sandim Puriņam, nu nekas pa galam nesanāk, jācer, ka tur kaut kas aizies, bet nav. Un akmeņu lido žūri izvairās, galvenais aizsaka brilles, nekur nepazaudēt, un neko jau neviens vairs neredz, viss ir vienkārši zilās krāsās un smaržo pēc domiem, man tūlīt laikam pazudīs sāmāņa, kā Dzegos dedzina. Tas ir kaut kas pārsabrāt robežām. Un tur jau tur rītā arī riepa beigsies, jau uzsit pa buferu apakšu un Dzegos apstājās. Lai vienkārši automašīna briedīs, bet cits jautās ar signālu un apmīnīšu. Un uz visām pusēs. Viens un aiziet. Mercedes iesāks jau savu dēļu. Un Mārtiņš tikmēr aizvedzina viss, kas jāizvedzina. Un tikai jāsaka arī neaizvirēs. Lati iekūrsies. Tikmēr Mercedes jau dara savu darāmo. Vispār neko netaut. Tur aizvedzina. Rotiņķīna, Osvalds, Griežos. Jauki Osvalds un Mārtiņam Tauderam kā iegriežos. Saimai noskaist. Bet atceramies, ka būs ir vairāk novecināt, elementi šeit nav nepieciešams tik daudz. Un mēs dēgs savus parasto melno E36 tin. Un tur izskatās, ka resursu vēl nav ne tuvu beigām. Tur visi kārtībā dūms veids rotā šo automašīnu. Un aizgurē rīteļu vienkārši izrāda visu zirgspēks, kas ir atrodams zem šī automašīnas pārsaka. Ļoti ķīpisks BMW, ļoti skaists BMW. Un tas viss jūsu uzmanībai skatītāji ar aplausiem mēs varam pavadīt. Protams, šo dēju, auto dēja mūsu autos priekšā notiek. Mārtiņa Kalivera izpildījumā. Tas laikam ir iebraucis kaut kāds kreisais čalis. Nē, nu, kaut kas nav. Es domāju, ka vajadzētu kaut kādus iesaistīt. Nezinu, kaut kādu augstāku pārstāvniecību. Kaut kas tad nav kārtībā, ne? Vienkārši iebrauc. Lai kāds redzēja, varbūt no kurienes ieradās šī automašīna skatītājiem. Viņos nav pieteikumā. Viss kārtībā. Policija ir ieradusies.
šis pārgals saņems par savu nodarījumu. X5 šitā var kurināt, kurš to vispār varēja iedomāties, nav nejausmas, no kurienes tas ir radies, kur tāds automašīnas būvē, un kas ir pilots šādam automobīlim. Es ceru, ka policija to pēc iespējas ātrāk noskaidros. Nu, tas nav normāli, ja mums šeit notiek sacensības un iebrauc vienkārši X5 un ne tikai nostājās pa divām stāvvietām, bet kurina riepas un kas pa sprādzienu, nu tur riepais viens un aizcīra. Šaujam vaļā, un tas tiek arī darīts ap BMW. Varētu teikt, īstenībā iesāk savu sacensību, un ja iepriekšējā stāvjas vietas aizināja šitie sākāt rāki vilki no ķēdes norājušies mētāties uz visām pusēm. Gan 46, gan 36 var tūra, neteiks nekādu protestu, un esot oriģināli dzinēji abām mašīnām. Nezinu, kurš tam man noticēt, mēs tam netic, un to mēs arī redzam, jā, deguna apstājās 46, bet riteņi nav apstājušies, tur nāk dūmi veļās, un glezno, tiek veikts gleznojums. Es ceru, ka tā sieviete, ko viņš uzgleznos, tur kūpinot, būs tikpat skaista kā ir dzīvē, bet tikmēr pūslis mauc vaļā savā Jelgavas stilā, tur dūmi pa gaisu, es domāju, līdzjutēji tajā pusē absolūti to neredzinu, tāpēc nesaprot, kurā pilsētā atrodās, un gleznojums top dūmi, kas par pieeju atbildēm mēs daudz viecienīgi trūsmas tiekais darba. Attiecīgi Konstantīns glezno, nu, ja Picasso darīja visādas lietas, nu, tad Konstantīns varbūt ierakstīs savu vēsturē šādu piegājienu. Riepas, protams, no tur un arī temperatūrai nav nekāds problēmas. Tas pa izpildē, nu, tur nav Latvijas karot, nāk Latvijas krāts, dara sarkans laiks. Bet kā vēlos stilina, wow, tas vēl tā kā nenormāls un griežos. Kurš arī domāt, ka tāds strūkumus izstrās, viss kārtībā iededzinājumi nāstu arī. Tāpēc Volvo tīkmēr jau ir otrais piemetiens jau, malka tiek nāsta kāpuļos. Nu, tad, kad šeit bija Lidlauks savā darbībā un varbūt nosēdās kaut kas līdzīgs iznīcinātājiem, diez vai tāds troks, ka šeit bija dzirdams, kāds bija tagad no šīs RX-7 rotor dzinēja caur šo milzīgo izpūtēju, bet Volvo tikmēr deg un cik viņš ilgi degs, tur jau nāk kaut kāda dīvaina dūma izpūtēja ārā, tur nāk kaut kas jau no cilindriem pa taisno, cik daudz dūmu no apjomā, es domāju, to izmērīt neviens nevar, veselu čupa jau aizmugurē ar nodedzinātiem riepu kordu gabaliem, gumija lido uz visām pusēm, izskatās, ka tam Volvo ir nebeidzamais tās resursi nopirkts kaut kur Lidlau uz akciju varbūt. Kas ir? Izsākās, nu jā, tur bija gaidāms priekulnieks kārtīgi pašā vaļā, nu tur bija griežās pulšies. Turpina teikt, Krievi vilkoni, iet bajā, Kristus, nedomā padoties, ļoti skaisti izskatās brūmos paslēpums ir šī eņģeļās. Un Dāvimā, jā, viena dieva pasaka, viss pietiek, es eju atvaļinājumā, lai uz kapiņiem un ārsta, un viens galvās vārds. Un Kristukim ārprāts, kas tur iepagais, viss no riepām jādzakās. Kā es teiktu, nu, es nezinu, ko pilots šobrīd Alfa, vai nu aiztur Alfa un Mirējs ir pēc savas izglītības ir viss kārtībā rāda. Nu, varbūt, ka lieto ikdienā, tad pierod tāpat kā pie cigarešu dūmiem. Nu, nezinu, kā tas dargojās, bet acīm redzot dargojas dūmi ļoti daudz. No BMW redzam tikai aizmugurējo daļu no lukturus, durvis, pēc durvīm spriežam, ka tas ir sedans. Nu, ne 46. Tas ir viss, ko mēs redzam. Nu, daudz zoma riepas paliek aizvien mīkstākas, jā, laikam pārcelt tur roku uz augšu. Tas nozīmē, ka dūma palielināsies un tūlīt
tad arī palielināsies spiediens riepās no karstuma un ir gaidāms labs šāviens, pavisam noteikti neizpaliks. Es domāju, jo tad tas spiediens ir daudz. Es domāju, vairāk nekā tādā, labi uzpildītā propāna balonā, tad riepās iekšā sagrājas spiediens, atliek tikai sagaidīt dūmi, jau maina krāsu, tādi melni sīli paliek, jā, un deg ne pa jokam. Ko elpo šis pilots, es vienkārši nevaru saprast, bet izskatās ar noskaņojumu visi kārtībā, drusku paliecās pa logu ārā, paskatās, vai vēl ir zemes un sprodzien, viss aizlopa gaisa, kaut kādu plasmu, un arī video kamera, diemžēl, es domāju, ka varētu teikt asu, bet pietiekam maiks, lai visu konstrukciju paliktu vietā, un tad varam sagaidīt, ka viss tikai sāksies. Tūlīt tiks paaugstināti ātrumi, protams, apgrieziena aizmurējiem, elpošiem riteņiem, kas te notiek, te pārāk daudz automašīnas jau iekšā trasē. Izskatās, ka te būs kārtīgs dzirnaviņas, jā, drifta pasaulē, šito mēs saucam par dzirnaviņām. Tā ir kārtīga dēja, te būs jāatrod ceļš, protams, šim karstgalviem. Šajos dūmos, šoreiz oranžs dūmu redzam, gan dūmu sveic, gan riepas ir vienādās toņos. Tas gan ir kaut kas neredzēts, parasti jau, protams, atšķirās visas šīs sveices no riepu krāsām, bet te visi saskaņots, varētu domāt kādā krāsu veikalā, ka ir piemeklēts tas viss. Un kabriolets turpin zīt uz riņu, protams, kabrioletam salonā nekrājās tik daudz dūmu, kabrioletam drusku vieglāk dzīvi. Un aiziet skatītāji, taisam troksni, te viss notiek. Un jā, BMW tiek izvērtīts. Tas ir jauns pavērsiens. Un ar salūtu! Kaut kas nebija salūtu! Vai jūs esat kādā jaunākā redzējuši šinām salūtu? Es nekad dzīvoju. Tā ir, ka mums ir trešā krāsa, oranžs, zaļš, sarkans šāvim. Lielā šāvins, kas par šovu veikšanu izpildījumā raivis veikšanas jūsu uzmanībai. Šeit un skaists spēlēts kūps. Jā, tas ir tik romantiski. Kā Titanic filmā, tikai te neviens negribs. Te nāk riteņi, un jauda. Visi iet par gaisu. Ārprātā daudz lūmi, ārprātā daudz šo. Tas ir kosmos, kas notiek šeit Priekulas lidlaukā 29. jūlijā. Pūr Baltics, Pūr nav challenge 2023 izpildījumā. Virzuļi tejo, kloģene ciet, viss notiek. Visus jāiznes divām šīm trešās sērijas modeļa BMW automašīnām. Tātad Diludi kompresors, kas pa iemetienā, rokas brēmas pirmais, man liekas, kas ienāk iemetienā un visā šajā pasākumā. Un atkal rokas brēmas un dāvanas žūrie, protams, akmeņu dāva, viss pa gaisu. Un pieskāriens izpaliek, diemžēl sabremzējās, jāatrāt ir, protams. Ļoti labi ir piegājis šeit lietai, šis braucējs no Siguldas. Jau pirmajā braucienā šis Mercedes likās, ka drusku nevainojam. Atkal garām. Ļoti plaša amplitūda, ļoti daudz smiltis bija pa gaisu. Šis Mercedes dara visu dara, ko arī izdarīt, protams. Tas ir fināls un nav strikta elementi. Pieskāriens, tas nav pieskāriens, tas ir kārtīgs sitiens, tur viss aizloja pa gaisu. Dildo būs vajadzīgs, es domāju, ķirurga apmeklējums. Un vēl nekas, Mercedes un tagad sākās tīšas darbi. Un ātri tiek palielināts, protams, un domāt. Salons ar dūmiem. Un vienriep pa gaisu ātri gan un nepārtrauc dedzināšana. Protams, vēl viena riepa ir palikusi. Tur Dants skrāpē grīdu. Bet otra riepa vēl turās. Spīdīgi turās un mēs esam tādā griezieni. Tur jāiztur arī motoram ir višies. Galvenais, lai dzēsēšana un arī otra riepa sāk ārdīties. Viss lido pa gaisu Audi. Jūs šaujās līdz kosmosam un papām arī otra riepa izlīdz. Un aiziet pilna gāzi, tad fināla brauciens tur nav vairs ko notaupīt, visi jāizdara līdz galam un atkal lido žūrijas virzienā. Vajadzēja paņemt ķiveru ar stiklu līdz laikam vai kaut kā nirei tērpu, kaut ko tam līdzīgu. Uzskāņi ir ļoti skaisti, protams, šim pilās zinējam, tur viss strādā, nevainojam, visi cilindri ir izpildu savu darbiņu. Un tad tiek medīts dildo. Dildo ir jānomedī un skatītājiem jāpalīdz žūrī.
parasti dūma aizsakām neredz dildo. Ja notiek pieskāriens, tad aiziet ļoti skaļi aplausi, lai šūrīs zinātu, kas ir noticis. Un ko sāk degt? Kā vertikāli. Jā, patiesībā šo raidījumu atbalsta kāda vertikālā šo. Jā, šo saiti jūs nekad nenopirksiet lūzni, vai iespējams vispār nenopirksiet automašīnu, ja jūs uzzināsiet, kādas visas automašīnas mums ir apkārt. Bet šitā automašīna ir, man liekas, labākā, kāda šobrīd darbojās šajā laukumā. Un tur ir viss aizvicināts līdz galam, jā, virzuļi savu deju ir iesākuši kārtāns, jā, centra pēc likums mēģina laust. Un rieps, protams, sāk atdalīties korti. Nu, tur lido visus visām pusēm, kā ar vertikāli, ja jūs pārbaudot šo automašīnu, droši vien jums pateiks, tur viss kārtībā, šī automašīna lido tikai svētdienās, braucot uz tuvējo baznīcu. Bet izrādās, kas notiek, un viņi tiek tecināti līdz grīdajām Baltiks. Lai šies Volvo parāda, uz ko es spējīgs, ja uzvarēja pagājušā gadā Volvo, nu tad viss iespējas arī šajā gadā Volvo, tikai cits Volvo. Šis ir universāls, un šis ir vecāks. Šis nav taksis, bet šitam jau izskatās, ka ir vienkārši nenormāli daudz. Un izpūtais aiziet pa zemi, nu tātad rezervs turpina dalīties automašīnā. Jā, arī šajā automašīnā izpūtais aizlido arī, protams, mēģinot noķert ilgo izaicinājumu. Nu, tos bija kārtīgs apgrieziens, centra veids tiek parādīt no vislabākās puses, un Volvo motors ir iedziedājies tā pa īstam šobrīd. Nu, izskatās, ka žūrie tiks veltīts ar artavu ar akmeņiem, jā, protams, tas tiek izdarīts, un vīrs ar kameru mēģina tikt nenobrauks, un patiesībā šim vīram ir ļoti daudz darba. Un ko izskatās, kas pas sprādzienu. Nevar saprast, tā nebija riep, tas bija motors, kas izveš šādus šāvienus. Iespaidīgi, nu, nezinu, kur